Labdien, te Ventspils pašvaldības domas deputāts Aivs Landmans. Šodien parunāsim par Ventspils pašvaldības tēriņiem, par budžetu. Atcerēsimies, ka tika pieņemts šī gada budžets un pēc tam tika klaigāts un visiem bija jāsaņemās un jāmeklē, kur ietaupīt, jo nesot līdzekļi. Bērndārza audzinātājiem atcerēties, tika samazināts darba laiks, vēl viss kaut kādas lietas samazināt, tur sportam, bērnu sportam līdzekļi un viss kaut kas cits darīts. Bet 15. oktobrī, veicot izmaiņas budžetā, izrādījās, ka nauda ir, bet viņai jau nebūs tām daudzbērnu ģimenēm, tiem mazajiem bērniem vai jaunajām ģimenēm, vai arī, piemēram, lai atbrīvotu visus iedzīvotājs, visus īpašnieks no mūsdienu klaušām, lai pašvaldība pati tīrīt sev īpašumiem piegļušās teritorijas, šķūrēt sniegu un pļaut zāli, kā tam mūsdienu pasaulē būtu pienācīgi būt. Nē, to ne. Izvēlējās piešķirt papildus finansējumu 162 000 basketbola klubam Ventspils, jo, esot parādi jādzēš. Redziet. Un šādi kopumā šim basketbola klubam no budžeta līdzekļiem ir jau piešķirti šogad 800 000 aptuveni, no kuriem 660 000 tiešā dotācija no mūsu nodokļu maksātāja naudas, un vēl kāds 140 000 piespiedīs pašvaldības kapitāla sabiedrības maksāt. Tur Ventspils reisam, Kurzemes filharmonijai, Ziemeļkurzemes slimnīcai, poliklīnikai, siltumam. Mēs paši jau samaksāsim par šo izklaidi. Tā kā, un par šo lēmumu, protams, nobalsoja visas klātesošie pozīcijas deputāti, 7, neatbalstīja šo lēmumu 5 deputāti. Viens nepiedalījās sēdē. Tādas lūk ir mūsu tās prioritātes, un tā mēs ejam, jo redzēt basketbola klubam esot jāsadz parādi 150 000, ir nepieciešams samaksāt algas spēlētājiem, tur ir nepieciešams 500 000, un vēl ir nepieciešams visāds cits lietas, zāles un tādas nomas, un tur arī ir nepieciešams 250 000. Tā kā tā ir. Mūsu pašvaldība ir izvēlējusies pa labu šim lielajām komerciālajām sportam, kurš pats netiek galā ar sevi, uz daudzbērnu ģimeņu, Ventspilnieku un pilsētas iedzīvotāju rēķini. Tālūk, tāda ir tā morāla. Tā kā tiekamies citreiz. Paldies jums! Tā.